Un šis gads tika nosaukts par gaviļu un uzvaras gadu. Un es ticu, ka šajā gadā būs ļoti daudz brīnumi, būs ļoti daudz zīmes, būs ļoti daudz lietas, ko mēs esam lūguši. Varbūt tās lietas, ko mēs esam gadiem lūguši un saukuši, ka šis ir tas gads, gaviļu gads. Un ja tas ir gaviļu gads, tad tas piepildīsies. Mēs esam dziedināti, mēs esam uzvarētāji, mēs esam labklājībā, to visu Dievs ir devis, mēs esam mierā, mēs esam priekā. Tās visas lietas, ko Jēzus jau par kurām ir samaksājis, mums vairs nav jāmaksā ar savu dzīvi. Mums vienkārši ir jāieiet viņa sataisītajos darbos, mums vienkārši jādzīvo. Un tas ir tas, ka tu pieņem savā sirdī, ka šis gads, ka tas būs mans gaviļu gads, tas būs mans uzvaras gads, kad šajā gadā es piedzīvošu lielus brīnumus, kad šajā gadā es piedzīvošu varenu izlaušanos katrā dzīves jomā, kur man tas ir vajadzīgs. Pieņem to savā sirdī, apliecini to, runā, atbrīvo par savu dzīvi, un tu redzēsi lietas notiekam, tu redzēsi tās lietas, ko tu runā, kas ir tavā sirdī, tas sāks tev materializēties apkārt. Yeah!